sākuma vārtos. Tātad Ošs, 2. numurs Strālmans, 4. numurs Martens, 11. numurs Leonijs, 16. Kļaviņš, 21. Valmiers, 25. Joksts un 27. numurs Deružinskis un Kristofs Blanks komandas galvenais treneris. Tātad Tukums komandai. Dišlers Kristaps, Kristofs Blanks. Bet, vispirms jānoskaidro, kā tad šeit veiksies Tukums un Liepājas komandām. Šī spēle ir sākusies, vēlreiz atgādina tātad sākums sastāvus. Tātad varēs izpildīt šeit brīvsitienu Tukums komanda. Spēles 8. minūtē. Saku ātri piespēle un šeit labi spēle Ošs. Kas par iespēju šeit Tukumnikiem? Turpinās Tukums uzbrukums siriens pāri vārtiem. Kas par momentu? Un tagad jau Liepājnieki varēs ievadīt bumbu spēlē. Un šeit kļūdās ar izspēli un Tukumnieki var vēlreiz apdraudēt šeit siriens pa vārtiem, pāri vārtiem. Kas par iespēju šeit Samoilovam spēles 10. minūtē? Un šeit redzam, kļūdās pilnībā Liepājnieki ievadot bumbu spēlē. Leonī piespēle. Ka kļūdījās šajā bumbas ievadīšanā Liepājnieki. Un tas jau gandrīz atnesa vārtu zaudējumu. Tā kā priekšā Gunī un jau tagad Strālmans. Holandiešu futbols var doties priekšu piespēle un pastāv bomba ir vārtos 1-0. Loko, bet izdodas viņam noturēties kājās un ieraidīt bumbu sevas bijušās komandas vārtos. Jā, noteikti var uzsvērt to, ka Tukumam ļoti daudz momentu šajā spēlē bijuši. Un redzam, tātad tiek mainīts lēmums un vārtu gums tātad netiek ieskaitīts šeit. Lai gan tātad bija vadībā pēc pirmā puslaika. Jauni guva vārds, bet pastamies šo Tukums momentu un šeit gan bomba ir vārtos. Kas par vārtu gums Tukums komandai spēles 25. minūtē izdodas izvirzīties vadībā. Vārdu līksmot. Tādēļ tās bija pirmā kārta virslīgā, kad Tukums ar 2-0 pārspēja Liepājniekus. Šeit sitiens no distances tiek izvērīts Anmaņa izpildījumā. Visu redz šeit, Ošs atvaira. Audzes komandai, bet par to noteikti jau visi dzirdējuši daudz lietas, ka Rumānijas spēcīgāko komandu Bukarestas FCSB apspēlē 2 spēļu summā. Bet šeit labs moments Tukumam. Samoilovs izdara sitienu. Atvairoši Leonī, bloķēts Leonī. Kārtējies šeit karusels tiek griezts pie Oša vārtiem. Sako piespēles otru malu un šeit kas par momentu varēja šeit būt vārtus. Sakot, ir piespēle Reingoldsam un šeit pārāk spēcīga piespēle no Reingolds. Labi, ka šeit viss beidzās labi, tāda Vilkaus ir vietā, norēģē. Varēja šeit sanākt arī kuriozi diezgan, bet viss ir beidzies veiksmīgi Tukumniekiem. Šeit sako piespēle un tagad gan bomba ir vārtos. 1-1 Liepāja panāk spēles 41. minūtē. Un tagad gan. Noteikti tur nebija aizmugurs un varam apsveikt tātad ar vārtu gumu. Tātad Loko šeit. Atcerēsim, ka viss būs kārtībā. Un arī ar to noslēdz pirmais puslaiks. Rezultāts mums ir neizšķirts. 1-1 Tukums 2000 pret FK Liepāja. Un Liepājas sastāvā šo zonu. Kā jau vairāk kārt pieminēju pirmajā puslaikā, ievad bumbu spēle Liepājnieki, šeit piespēle neļauj nokļūt tur bumbai līdz Oloko. Ogunī pats izdara sitienu un vārtus taps pēc Ogunī iztien bumba palīg Liepājnieki vēl viens sitiens. Un pieprasa šeit Haidara, kāpēc viņi iziet bumba tātad. Redzam vēlreiz šeit Ogunī. Labi iespēja izdara sitienu. Un centrējums soda laukumā. Un kas par iespēju šeit ar galvu lido bumbu garām vārtos. Helvijam Jokstam viens pats tur nepieskatīts. Spēlēs Portugāles izlasē, pārbaudas spēles, jauniešu gan. Bet 77. numurs. Fonso Leite. Tagad dodas uz priekšu Tukums. Leonī. Kas par iespēju šeit Leonī bija gūt vārtus. Var Liepājnieki ātri jau spēli. Vērojam atkal atkārtojumā šeit šo momentu. Šeit skaisti meistarīgi spēlē. Apspēlēs Leonī. Un sako šī piespēle atpakaļ. Bumba lido tur. Bet šīs piespēles, bet tagad jau Tukums dodas uz priekšu.
Šeit izdodas ieiet sodu laukumā Leonī. Sako piespēle Samoilovam, atpakaļ Leonī. Leonī centrējums un šeit bumba vārtos. 2-1. Tukums gūst vārtus. Otro reizi izvirzās tukumnieku vadībā un neviens cits kā Deružinskis tiek pie sava otrā vārtu gūma šīs dienas spēlē. Kas par spēli? Deružinskim 9. vārti, viņam jau te ir šie komanda mājās šeit. Un tajā spēlē Lokais sās 2 vārtu gūmiem, bet šeit ātri Liepājnieki jau ir bumbu spēlē. Leicmans izdara sitienu garām vārtiem. Kas par iespēju gūt vārtus šeit Leicmanam bija? Volko ievadīšana bumbu spēlē. Un tas arī ir viss, dāmas un kungi. Apsveicam Tukums komandu ar 6 zaudējumu sēriju pārtraukšanu savā mājās.